Piedzīvojums sākas ar Krašņām kronprinča Usena kāzu svinībām Jordānijā. Skatieties, kā visas pasaules karaļvalstu elites pulcējas, lai svinētu šo īpašo dienu. Nebūsat vīlušies. Skaisti apģērbtie jaunā vīrs brāļi un māsu vecāti ieplūst Zahrana palacā, kur spilgti apgaismotu koridoru paveras majestātisks skats uz drezno zāli, gatavojoties svinīgai ceremonijai. Bildīs mantiniece ar nepacietību gaida šo nozīmīgo mirkli, jo retu reizi sastopas ar starptautisko augstmaņu pulku, ko rotā izsmalcināti, tērpi un dārgakmeņi. Pēc īsa sirsnīga pļāpēšana ar karalieni, Rāniju un karali Abduļu dalībnieki dodas uz gleznaino paviljonu, kurā saule atspīd izviltāto kolonnu un ziedu vainagus. Ar nedaudz nervozu smaidu, prince Marija un prince Frederiks steidzīgi ieņem savas vietas, un siltais saules stari patīkami silda viņu sejas, veicinot šī skaistā festivāla romantiku. Ar dziļu aplinkapšanu, prince Marija cienīgi aplūko karali Abduļu, aplūkojot viņa autoritatīvo figūru, un izstaroto pieklājību iezīmēdamā šo īpašu atvedījumu. Spāņu karaļvalsts mājas Somi, karaliene Sofija un viksprezidents Juans Karlos ļavās kopā uz Jordāniju, lai pieplātu kronprinča Usena kāzu svinībās, redzot, kā eksprezidents pārvietojas svētīm kreslā, gatavojoties svētkiem. Nīderlandes karaļpāra members steidzīgi dodas uz kāzu norises vietu, skatoties uz to, kā viņi šķērso dārgās zāles, gatavojoties viesu sagaidīšanai. Prince Viljams un princese Keita aktīvi iesaistās pārunās ar karalienu Rāniju un karaļi Abdulu, ko abi no visapmeklētāji iegūstot iespaidu par sakra dinamisku. Princis un princese no Velsas, pārvietojoties pa burvju dārzu, atrod savas vietas, redzot ziedu un krūmu izsmeļošo skaistumu, vedot sapņainu atmosfēru. Princese Muna, pavedādama savu pavadoni, nolēma doties uz kāzu ceremoniju, kas ļauj apbrīnot viņas izšautu izskatu, pievienojot svētku noskaņa žēlastību. Ar siltu apskāvienu karaliene Raniela laipni sagaida Reivas māti pilī, kur krāšņs interjers atspīd pužās gaismās, un greznība pilda katru stūri, radot nepierodas atmosfēru bēdamajai svinībai. Pa burvīgo iekšpagalmu braukt māte steidz pretī savai vietai zāles greznajā telpā, kur smalks paklājs ved pie krāsainām dekorācijām un zelta rotājumiem, kur rotā egletes. Katrai pieņemoties jaunajām viesībām gaidāmo svinību atmosfēra kļūst vēl spilgtāka, kad arvien vairāk augstmaņu un cienīti ļaudis ierodas pie pilīm, kas izdaiļotas ar krašņiem ziediem. Kā jau pati labākā pārsteiguma dāvana, līdz viesībām atbraucēja princis Viljams un Kate, kā arī princese Beatriks un viņas vīrs Eduardo Mapenlimozi, lai svinētu šo karalisko kāzu brīnišķību. Karaliene Džetsona no Butānas un princese Rēthelma no Butānas, ģērbtas tradicionālās drēbēs, pievienojās svētkiem, kas piepildīti ar spilgtām krāsām, oriģinālām izšūmiem un dārgiem rotājumiem. Zilā krāsā izrotāts kronprincis Hakons, pavējas augstumā, steidz viņa kārtā uz ceremoniju, nepavadībā ar sievu Mete Mari, ieridoja pilnā krašņumā. Pievienoti ģimenes locekļi un karaliskās personas, kas ar noslēpumainu žestu šķērso plašo piliesošo iekšpagalmu, dodoties uz svinīgo kāzu dievkalpojumu. Pārstāvot Japānas karaliskās mājas žēlsirdīgā princese Tsubuko un skaistā princese izsako redzama eleganti, demonstrējot pilnīgu cieņu un stilīgu pieklājību. Vēl daudziņu steidzi ņemot vietas, lai vērotu šo vērtīgo brīdi, izstarojot gaidību sajūtu un piepildīt aizdevuma prieku, apliecinot brīnišķīgu atmosfēru. Žēlsirdīgā Džila Baidena, cieši turēdama meitas roku, pacies uz priekšu, lai piedāvātu savu atbalstu un žestu, ko redz plašā sabiedrība. Īsāks laiks pagājis kopš princeses Imanas kāzu dienas, viņa stāv blakus savam mīļotajam vīram, bet viņas māsa, Usena princeses, pavadīs līgavu papīrī ceļā uz svētnīcu. Ar nolaistu galvu viņš gatavojas tam iespējams skaistākajam dienai savā mūžā, skatiens ir piepūsināts, bet piepildīts ar gaidām un cerībām. Viesi ar nepacietību gaidās līgavu. Katrs atmirklis ir kā ilgs piedzīvojums, sagaidot skaistu un neparedzamu parādīšanos. Ir pienācis brīdis. Raiva Alsais tiek pavadīta pa ceļam uz paviljonu, viņu pavada jaunākais nākotnējā vīra dēls Tasvjams princis, pilns pieklājības un godības. Liels gods šim jaunajam princim. Viņa klātbūtne piešķir vēl vairāk pieklājības un svētku atmosfēras šai īpašajai dienai. Kamera uzmanīgi fiksē laimīgo pāri ceremonijas laikā,
Viņu sejas izstaro mīlestību un prieku, kad sākas šis īpašais moments, apliecina sākumu jaunas kopdzīves posma. Ar svinīgu pilspalvu paraksts paraksta laulību, oficiāli apzīmējot šo svētību, kas aizpildīs viņu dzīvi ar kopīgām atmiņām un mīlestības lecieniem. Beidzot, viņi ir vīrs un sieva. Laulību līgumi ir parakstīti. Raiva un Kusens oficiāli apvienojas atverot jaunu kopīgas dzīves nodaļu, pilnā ar mīlestību. Neaprakstāms prieks spīd kronprinča acīs, atklājot nedabisku, tīru laimes izjūtu, kas šķiet gandrīz satriesošu savā intensitātē un skaistumā. Karojošs aplausu vilnis plūst no karalienes, Ranie un Miesa virzienā, svinot pāra laimi un novēlot viņiem daudzus laimīgus gadus kopā. Saules stari caur sūnu lapotnēm krīt zemē, izveidojot rotaļību zīmējumus, kas devuši atspīd uz mitras zemes, aicinot ielūkoties šīs slēptās zaļās pasaules dziļākajā stūrī. Senas koka, stumbra, rievas stāsta stāstus par laikiem, kad vītulu zari bija jauni un elastīgi, bet tagad tie izturīgi sasaucas ar vēja čieksas, lēni nodelējot laika ritumā. Sārtā smilšu kārt viņu virsū atspīd saules gaisma, atgādinot par tālā jūra un karstiem vasaras dienām, kad viņi veltīgi plūst un atstāja savu pēdu uz smilšu pludmali. Vītolu zars apsnidzis ar baltiem sniega putekļiem izstiepjās pret zilu debesu fona, it kā cerētu uz siltāku laiku, kad zeltenā saules enerģija atkal piepildīs meždzīvību. Spiltējuša uzmanība ir uz viena pāra, kas ar majestātīgiem karaļam Abdula un karaliņai Anija, kā arī Līgavas vecākiem sagaidīja vairāk kā 1700 viesu. Lūk, šovs ir sācies. Visas acis pievērtas šiem svarīgajām brīdim. Skatu iepazīstina ar vietējo un reģionālo dziedātāju priekšnesumiem, ko papildina koris, populāras Jordānijas bandes, valsts orķestris un spīdošas tautas deju grupas vedot krašņumu un prieku. Romantisks brīdis, kad Līgava un ir līdznieks asmaidošām sēslis no kūkas šķēpes, apliecina ne tikai savu mīlestību, bet arī apliecina visus klātesošos, atklājot jaunus svētku mirkļus. Al-Huseinina pils gala senību pilī, prestižais bankets, aicina iesaistīties karaliskās asemītas ģimenes locekļi, ārvalstu un arabu valstu galvas un augstākā līmeņa amatpersonas, apliecinot eleganci un greznumu.